Kopā šodien ar mani ir Arnis, dārznieks un agronoms. Arni, kāda būtu jūsu ieteikuma, ar ko tad ir jāsāk, ja mēs gribam, lai mūsu dobas ir skaistas un vienmēr ziedošas? Pirmais, ar ko jāsāk, ir doma. Ar domu, ka gribam kaut ko darīt. Un, ja doma apstājās pie slinkuma, tad ir risinājums tie aiz muguras. Kā saka, katrai vienkāršākai lietai ir arī vienkārši atrisinājumi. Šeit ir vienkārši radīta aiz slinkuma izdomāta kaste, kuram esam devuši nosaukumu Panteo, tāpēc, ka viņa ir kā buferu zona, kas ir puķītēm apakšzemes. Tā kaste domāta tikai rakšanai zemē iekšā, viņa nav domāta virs zemes. Un viņu pielietot tajās vietās, kur nekas neaug. Par pašu izgudrojumu, kur tas ir radies un kam pieder šī ideja? Tā ideja pieder Arnim, kurš izdomāja. Sāka iet soļus uz priekšu un tik tālu ticis, ka šī kaste ar visām sekcijām, kas ir iekšā, ir patentēta, dizaina patentā Eiropas kopienā. Un praktiski visi vārti uz pasauli vaļā tiek ražots Latvijā, un firma Madas veiksmīgi to visu saražojuši. Tātad es saprotu, ka šeit jau dabā mēs esam liecinieki, ka kastes jau strādā. Tā kaste jau bija no pagājušā gada ielikta iekšā. Jūs paši redzat, kad vakar bija lietus, un šeit ir salījis ūdens. Tas nozīmē, ka šī platība ņem tik daudz ūdeni, kas pietiek puķītēm un vēl pāris nedēļas un mēnesi uz priekšu. Šeit jūs redzat, ka te ir pārplūdes vāsti. Ūdens līmenis var paaugstināties līdz tām pārplūdes vāstām, un tas ūdens, kas te ir pietiekoši, lai mēnesi izturētu puķi. Bez laistīšanas, bez kopšanas, bez nekā. Šeit ir tās kasetes, ko jau esam sastādījuši iepriekš. Atliek tikai viņas ielikt iekšā. Ja gadienā mums nepatīk, mēs atkal varam ņemt ārā šo, likt šo. Ja mums ir vajadzīga laistīšana, mēs vienkārši laistām šeit, ja tā atver lielāk nekā parasti, mēs lejam ūdeni šeit. Un ja tādos lielākos sausuma periodos, kas notiek? Sausuma periodos saknīte izaugusi cauri. Viņā par šīm te atverēm, kas mums ir apakšā, var redzēt šeit, izaug saknīte cauri un iet jau iekšā ūdenī. Viņi dzed, cik ir vajadzīgs. Un, ja gadienā viņam tas ūdens nav vajadzīgs, tā saknīte noteikti tur neies iekšā. Un šitas materiāls, no kā mēs taisām, tas ir ABS, ko sauc. No šī materiāla taisa automašīnām bamperus. Mašīna bamperiem dzīvo ilgu mūžu, 10 gadi. Mēs dodam garantiju 15 gadi šim produktam. Droši vien jau ir pieredze rāda, ka kastes jau labi strādā. Kur ir tie labākie piemēri? Labākais piemērs ir pie Jūrmālas dovas. Kā notiek mēslošana puķītēm? Puķītēm mēslošana ļoti vienkārši. Mēs kā parasti viņas aplaistam nedēļā reizi, ja vajadzīgs, un tas mēslojums, kas ir iedots puķītei, viņš iztiek bāzes kastē, un no turienes puķīti ņem uz augšu. Tā kā mēslojuma ekonomija jums ir ļoti liela, darbs pie laistīšanas ļoti liela ekonomija. Daži gudrinieki ir pareiķinājuši, ka 14 reizes samazinās izdevumu pie kopšanas. Cik man dziļi būtu jāliek tā puķīte iekšā? Jums tā puķīte būtu jāliek tā, lai būtu līdz ar maliņu. Līdz ar maliņu augšējais konusiņš, kur puķi sāk dalīties uz saviem astiem, kas iet uz augšu. Liekam pēc kalnes. Šeit mums it kā būtu vajadzīgi 6 stādi uz vienu sekciju. Vēl runājot par piemiņas vietām, droši vien, ka tas arī ļoti labi nodara. Protams. Kaut vai viņš nodara iekš tā apstākļi, kad benzīns ir dārgs. Aizbraukt, teiksim, no Rīgas uz Krāslavu maksā bargu naudu. Ieliekot kasti, mēnesi, 2 mēneši, visu vasaru nerādīties. Un puķis, kas iestādīts arī par bargu naudu, augs griezamies. Par izmēriem kastes vēl? Izmēri ir radīti konsultēties ar Latvijas dārzniekiem, un tas ir 86–36 centimetri, dziļums ir 15 centimetri, un augi jūtās ļoti labi, sevišķi vasaras puķītes, kad mēs stādam iekšā, jūtās superīgi. Un tās pamatkastes ir vienmēr vienādi izmēri? Viņas ir vienādi izmēra, un praktiski, kā jūs redzat, šeit var taisīt kompozīciju, kā pasūtītājs vēlas. Viņas varēja salikt savādāk, viena otrai galā. Vēlme bija kompozīcija mainīt, šo te liekam pa vidu. Tā, tad mēs varbūt, ka mainam astējam balto sānos un šādi kaut kur liekam. Jā, kad būs smuki tāds zigzags, jā.
Nu, ko vietā, kur ir daudz nezāļu un nekas cits arī neaug, šāda Panteo dobes kaste palīdzēs tikt mums pie krāšņām puķēm. Kā redzams, šeit nekas nav. Bet pēc skaistā padarītā darbiņa dobes kaste, lūk, jau mums ir ar krāšņām puķītēm, kuras ziedēs visu vasaru.